Es atvainojos. Var lūdzu pāris jautājumus? Par kādu tēmu? Kāda ir jūsu parole? Neteikšu. Labi, bet par kādu tēmu? Par manām mīļākajām konfektēm. O, forši. Man ļoti garšo karamelis un tev. Vāverītes. Tātad parole vāverīte. Es neteikšu. Kāda ir jūsu parole? Mans suņa vārds un dzimšanas gads Un kā sauc jūsu suni? Žizela. Un cik jums ir gadi? 24. Tātad Žizele 2001. Protams, šis viss ar humoru, bet joki maz. Tieši tik vienkārši ir uzzināt citu cilvēku paroles. Dažreiz mums ir slinkums atcerēties sarežģītu skaitli, lielo burtu un ciparu kombinācijas. Tāpēc mēs ejam vieglāko ceļu. Dažreiz bēsīt čakarēties ar pinkotiem, 2FA un tam līdzīgi. Bet tieši šie sīkumi ir, kas sargā mūsu digitālo es. Piemēram, daudz nemaz nezin, kāpēc Smart ID ir nepieciešami 2 pinkodi, nevis 1. Ļaujiet man jums parādīt salīdzinājumu šiem pinkodiem. Pin numur 1 - autentifikācija. Tas ir tieši tāpat kā parādīt savu ID. Un pin numur 2 ir piekrišana. Tas ir tas pats kā uzlikt savu parakstu uz baltas lapas. Smart ID rūp, lai tu un citi jaunieši digitālajā vidē būtu drošībā un jūsu identitāte tiktu pasargāta. Aicinu tevi trenēt pacietību un neaizmirst parūpēties ne tikai par savu fizisko, bet arī digitālo es.